Čau visiem! Kur palika žiltonu kartridžu video? Es tagad šausmīgi melošu. 66 ir man kaut kas. Redzēji? Katrs otrais no tiem kartridžiem, kad es iespraužu viņu iekšā konsolē, rāda vienkārši baltu. Un tie kartridži, viņi patiesībā ir gandrīz mūžīgi. Viņos ir ļoti maz ko saplēst. Ir tā, ka viņus vajadzētu uzmanīgāk spraust un tur varbūt vēl vairāk notīrīt. Bet tā problēma ir tāda, ka es izmantoju vienu iekārtu, šo te savu AV Famicomu. Un, protams, man ir arī šāds Sharp Twin Famicom aparāts. Bet tu taču nedzīsi savu retro auto trasē. Un attiecīgi, par cik tie kartridži lielākā daļa rāda baltu, es gribu divas iekārtas, lai iespraustu uzreiz divās. Pamēģināt, vienai iet, otrai neiet, jo tie kartridži visdrīzāk viņi ir pamatīgi slodzi tam kartridžu portam. Kā attaisnojumu, ka it kā to vajag priekš šī video, es iegādājos Nintendo Famicoms for parts controllers working no video issue. Protams, ka es sev kā atrunu, ka man vajag šim projektam, lai var spraudīt un visu kaut ko izdomāju, ka jāpameklē. Patiesībā jau, protams, nē, tāpēc es teicu, ka es meloju. Īstenībā man vienkārši ir rītīgi interesanti. Vislētākais Famicoms, kas ir uzrakstīts jau, ka viņš ir beigts. Viņš pat ir vaļā un detaļās izjaukts. Cik slikti būs? Classic Famicom Junk 1200. Jā, uzreiz uzraksta, ka junks. Noskrāpēts šis te zeltenais spīdums. Es nezinu, kāpēc viņš šitā mūžīgi noskrāpēs, bet labi, nav svarīgi. Kraukšķītis ir, bišķiņi ir, kur stūris ir noplīsis, pat vāciņš ir, kaut kas iekšā grab, stūris ir noplīsis, varbūt vedot. No visible cracks. Kur ir visible cracks, bet to es salodēšu no iekšpuses, un te stūris ir nolausts. Nē, korpus nav ļoti labs. Jāpaņem multimetrs un jāskatās, kas ar elektrībām. Ir bišķiņ problēma. Tā konsole, viņai jau nedod ārā tos divus banānus. Viņai ir tas vecais RF spraudnis, zinu, kur jāmeklē kanālu vispārējais. Tas teļuks to vispār neprot. Viņam ir tikai RCA, tur vai kaut kādu konvertoru, blablabla, es vispār necīnīšos. Bet tā nav baigā problēma. Es atradu internetā manuālu, kur ar 3 detaļām var to visu salodēt un salikt. Un arī tas, ka redz tās detaļas, viņi lodē uzreiz pie mātenes. Smuki jau ir taisīta kaut kāda parazīta platīti ar vadiņiem vispārējais. Galu galā šis nebūs nekāds izstādes eksemplārs, tāpēc daram. Sanāk jau drusku stulbi, es taisu AV modu konsolē, kur nestrādā, bet tas detaļas tāpat neko nemaksā. Tā, visu esmu saslēdzis. Mans jocīgais vats. Normāli misēn uz galdu. Tā, kartridžs. Bāc, bet es nezinu, konsoli ir ieslēgta vai izslēgta. Spraužam iekšā. Jā, nekas nenotiek. Tas jau bija gaidāms. Konsoli ir beigta. Tātad šitam mīnus ir iekšpusē un pluss ir ārpusē. Un vajadzētu būt 9 voltiem. Jā, tā arī ir 9 komats kaut kas. Tālāk sprieguma regulētājs. Kur viņš ir? Kur ir resta? Kur viņš arī ir. Tā tad zeme un bāze. Ok. Un cik viņš dod ārā? 5. Sprieguma regulētājs strādā. Kāpēc viņš dod ārā 5? Ja konsola ir izslēgta, tad viņa ir ieslēgta. Slēdzam ārā. Cik viņš dod ārā? Viņam vajadzētu dot ārā cik? 5. Pagaid, tas nozīmē, ka viņš visu laiku konvertē elektrību. Arī tad, kad konsole ir izslēgta, viņa vienkārši ir piesprausta. Un tas slēdzis neko nedara. Nekas nepīkst. Tikai ir kaut kāda pretestība. Ok, tā viņš ir izslēgts. Un tad šitā viņš ir ieslēgts. Arī nekas nepīkst. Paklau, bet tas slēdzis taču neko nedara. Skaidrs, šitas slēdzis nav slēdzis. Problēma ir tāda, ka teorētiski viņus var nopirkt, bet ir tik šausmīgi grūti atrast slēdžus pēc izmēriem, jo internetā pēc bildītēm tu neredz izmērus, savukārt pamērīt, tur, nezinu, man neizdodas, nevar saprast. Es tāpēc nevis nomainīšu slēdzi, bet vienkārši pamēģināšu izjaukt šito un iztīrīt. Kaut kāda problēma viņam ir, tas šobrīd nav slēdzis, viņš neslēdz, viņš nesavieno līniju. Ja varētu, es gribētu atjaunot esošo slēdzi. Viņš tomēr ir super piemērots. Viņš vispār jau teorētiski ir kvalitatīvi.
Nintendo lietas parasti ir diezgan labas. Nu, tās, kas bija vecos laikos. Cik jocīgi uzbūve. Viņš ir paredzēts 2 līnijām, bet viena ir vienkārši tāds struņķiks. Un viņš, kad pakustās, viņš tāds kaut kāds glumšs un tizlis. Varbūt bijis kaut kas uzlietas, kas nebūtu baigies pārsteigums, nu. Redzi? Tā tad vispār kaut kāds video aiziet. Man, protams, nav ne mazākā nojausma, vai tas mods, ko es uztaisīju, paļaujoties uz internetu čaļiem, vai viņš strādā un vai viņš kaut ko dara. Brekur, es atradu tādu kaut kādu diezgan defektīvu bildīti ar šitas ir centrālais procesors un šitas ir Picture Processing Unit. Un te ir, nav svarīgi, bet te ir rakstīts, ko kura kājiņa dara. Un pirmais es pastīšos 5 volti. Rekur var redzēt, vidējais 5,11 volti. Tātad elektrība viņam pienāk. Un pie reizes tas Picture Processing Units, viņam arī 5 volti ir augšējā kāja. Un jā, ir tas pats. Tagad mana doma ir paskatīties lietai procesoram apakšā. Šitas ir PPU augšējais un šis apakšējais ir procesors. Paskatīties viņam ir tāds klok, pulkstenis. Es neatceros precīzi, kā jāstrādā ar to osciloskopu, tāpēc es visu laiku spiežu tādu autosetu, kur viņš visu pats saliek. Un pēc tam vienkārši parāda man statistiku. 21, rekur var redzēt 21 MHz. Baigi gudri izklausās, bet man nav ne mazākā nojausma, cik viņam jābūt. Es nezinu, vai tam klokam nebija jābūt tā kā nogriežņiem? Kāpēc viņš ir tāds sinusoīds, diezgan netīrs? Trešā kāja apakšā ir resets. 4,81 volts. Bet man liekas, ka šitiem Famicomiem resets bija, ja procim uz reset kājas ir spriegums, tad viņš ir neaktīvs, nopauzēts. Un savukārt, ja nav, tad viņš ir nenopauzēts. Un to resetu gan izslēgšanas pogu ietekmē, gan, protams, arī kartridžu būšana vai nebūšana. Un, ja es viņu ieslēdzu, viņam vajadzētu... Jā. Tā, un grafiskajam procim šeit ir kloks. Sūds kaut kāds, vai tas nav kloks, vai arī... Nē, tagad viņš izskatās, labi, es ieslēdzu, kaut kas notiek, bet viņš ir tik tizls. Es būtu gaidījis, ka klokam jābūt kaut kādam simetriskam. Kas tas pa kloku, kas šitā tirinās? Es pareizo kāju mēru vai kas ir? Piespraudīšu zemi garākiem krokodiļiem. Man visu laiku jūk tā, šis ir process. Viņam kloks ir, pretī trīniekam. Augšējā malā, labi. Pretī trīniekam, augšējā mala. 21, rekur lēkā tā frekvence. Vienīgais, no kurienes viņš viņu var dabūt, pats kreisajā pusē pats pirmais uzraksts, ir šis te kristāla oscilators. Un viņš ir 21,4472 MHz. Un kas nozīmē, ja šeit rādās 21,5 apmēram, viņš te lēkā. Tas nozīmē, ka kristāls strādā točna. Picture Processing Unit, viņam te visi kreisajā pusē gandrīz ir datapini. Tas read-write izskatās pēc digitāla signāla. Datapins pirmais. Nenormāli tīzlis tās līknes. Tie taču ir dati, kāpēc viņš ir tāds zobens? Te kaut kas, nezinu apmēram, bet tās augšas, redzi tās augšas viņam, labi, var uzskatīt, ka tas ir labi, kaut kas te ir. Ļoti nesmuks un neasts tas digitālais signāls, bet varbūt viņi tādi ir. Man jau nav nekāda pieredze un zināšanas. Pirmais datapins, otrais datapins, labi. Trešais, kaut kas jau stabili. Ceturtais ir vispār zāģis kaut kāds. Klausies, es pieskaros kājai citā vietā un viņš paliek smukāks. Šitas jau ir, redzi, es kustinu to taustu pa vienu to pašu kāju, vienkārši sūdīgs kontakts, tāpēc viņš tā izlojas. Man vispār sāk likties, ka viss ir kārtībā. Viņš nav tā kā beigts, elektrība ir dati staigā. Piedāvājam, tas grafiskais procesors, jeb PPU, viņš jau saņem datus apstrādē no centrālā procesora, no CPU.
Attiecīgi, man šķiet, ka jau uz PPU datu līnijām ir staigāti pieprasījumi. Tas jau nozīmē ka centrālais strādā. Šis punkts ir pirms moda, un šis punkts ir pēc moda. Tam īsti nav nozīmes. Skaties, kāds video signāls nāk no procesora ārā. Viņš izskatās pēc signāla. Redzi, kaut kas notiek. Un tagad skaties pēc tā modifikācijas, kas it kā ir pastiprinātājs, kaut kāda vienkārši svītriņa. Es viņu nevaru pat piezūmot. Bet es tā kā esmu stulbs. Visur manuāļos ir šitāds tranzistors. C1815Y. Man tāda nav. Man ir P2, N222A, blablabla. Šitādi man mētājas atvilknē. Un viņi skaitās amplifier tranzistors. It kā pareizi štel, viss ir kārtībā. Šis ir NPN, tas ir NPN. Skaties, viņam datašīts. Bipolāra NPN, tirli, kaut kas tur nav svarīgi. Bet tas, ko es vispār nezināju, man nebija pat nojausmas. Skaties, pirmā kāja emiteris, otrā kolektors, trešais bāze. Manējam, pirmā kāja kolektors, otrais bāze, trešais emiteris. Un es sameklēju, man bija 3 tādi 2N3904. Un tiem arī kājas nav pilnīgi pareizi, nav tieši tāpatās, bet viņi izskatījās pēc spēcens drusciņ līdzīgāki. Paskaties uz šito ķēzu. Tas ir jāpārceļ uz plati, un viņam nav viss kārtībā. Skaties. Skaņas, protams, skaņa nav izvadīta. Attēls ir diezgan graudains, un ir tās vertikālās svītras. Bet galvenā problēma attēlam, viņš ir daudz par gaišu. Es viņu salipināju no pirmās interneta instrukcijas tikai priekš tam, lai redzētu, vai vispār konsole strādā. Un jā, viņa tagad strādā. Izrādās, visa konsoles problēma bija ieslēgšanas-izslēgšanas poga. Bet tāda, kā viņa ir tagad oriģināli ar to RF video signālu, man viņa nedara. Es viņu nevaru lietot. Galvenā dienas mācība man pašam, tranzistori vispār nav vienādi. Ir viņiem atšķirības un ir iemesli, kāpēc izmanto vienu vai otru. Nesacūkoju, bet, ja tā ieskatās, var redzēt, viņš ne tikai nopulē to kantīti, bet viņš arī jau nopulē to, cik dabīgi šis plasmas ir nodzeltējis. Un es nepulēšu vispār. Es vienkārši ceru, ka kaut kad ar laiku tās kantītes no tās vietas, kur līmlente, tu noplēs nost un tur paliek tā kā kantīte, pārēja krāsai. Es domāju, ka viņas nodils pašas, nav jēgas. Nemaz negribējās pašam taisīt to platīti ar audio-video izēju, tāpēc es pasūtīju eBayā. Pirmkārt, cena kopā ar piegādi bija tik pats, cik es samaksāju par pašu Famicomu. Un otrkārt, viņi ir domāti pamatplats modelim GPM02. Vai mana plata ir GPM02? Nē, manē ir HVC 07. Bet, labi, nav baigā neraža. Tas GPM02 viņam šeit ir viena detaļa. Tā platīte, viņa nāk šeit iekšā šādi. Un vienkārši tie caurumiņi, man būs jāvelk vadi uz viņiem. Tā viņi ir uztaisīti precīzi, lai atbilst vietām, kur jālodēs, nekās štruns. Šis te kondensators ir ceļā, attiecīgi man viņš jāpārceļ no šīs puses uz otru. Šīs detaļas nāk ārā jebkurā gadījumā, un man būs jāsameklē, kur kas lodējās. Pirmais es sākšu ar šī sava meistarojuma novākšanu. Un otrais tā plati ir pilnīgi kā pie cūkām. Viņu vajadzētu riktīgi notīrīt ar spirtiņiem un savākt.
Instrukcija, kā kur ko lodēt, ir šajā pašā sludinājumā. Un tas pats čalis tirgo arī platīti, kas ir domāta tieši manam modelim. Bet pēc šī sludinājuma es saprotu, kuras detaļas jāņem ārā un no kurienes dabūt zemi, spriegumu un tā tālāk. Tagad man ir jāpaceļ viena procesora kāja. Nevis procesora, bet Picture Processing Unit. Īstenībā diezgan normāls pasākums ir to kāju griezt nost. Varbūt mēģināt pilnīgi no aulas iztīrīt. Protams, man ir atlodēšanas stacija un to varētu viegli izdarīt, bet es dēļ vienas proču kājas neiešu pakot to staciju ārā. Tā, viņi kustās, viņi ir pilnīgi brīvi un nost. Tagad viss ir tehnikas jautājums, kā viņu vienkārši smuki izvilkt. Tā, es tur apakšā vienu celiņu noskrāpēju, bet, ja būs kaut kādi gļuki, tad skaidrs, ka tāpēc. Ir, ka tas čips iet šitā iekšā bāds, bet man būs tas galiņš jāgriež nost, jo viņš te iet par tālu. Tad nebija vērts censties viņu saglabāt. Runājot par oriģinalitāti, un kad tu šitā pacel kāju, un kuras nokniebi, viņi tāpat var atjaunot. Pat ja tu kādreiz nolauzi to kāju, viņu var atjaunot, noslīpēt to keramiku un pielodēties klāt. Un ja runā par tāds pilnīgi oriģinālā stāvoklis, pilnīgi oriģināls nestrādā. Tā, tagad es vienkārši palasīšu. Man šeit vajag 5 volts un šeit vajag zemi tam čipam un jāizdomā, no kurienes es viņu ņemšu. Šobrīd šo modu pabeigt ir triviāli, bet mans uzdevums, es gribu pēc iespējas smukāk. Ja reiz es viņu pirku, tad man vajag smuki. Es šaubos, vai es to īsti varēšu parādīt, bet šeit apakšā bija tas tranzistors ar 3 kājām, un viņam vidējā kāja bija zeme, ja tas vispār ir tranzistors, jocīgi. Bet labi, tā zeme nebija pretī šim caurumam, tāpēc es ieliku vadiņu, pielodēju, tad izvēru šeit cauri un šajā pusē šeit pielodēju. Un kā es viņu varu notestēt, es pieskaros tai vietai un... Skaties, šeit ir video un šeit ir zeme. Es nesaprotu, kāpēc man vajag šo zemi, kāpēc nevaru paņemt jebkuru citu, ko es laikam visdrīzāk arī darīšu. Bet tie čaļi internetā lieto šitādu te štepseli, kas ir, parastais austiņš štepselis, tikai rekur ir 4 tie spraudņi, var nopirkt speciālu vādu, un tad tev būs austiņu štepsels un galā tie banāni. Bet es negribu, man tas rīktīgi nepatīk. Es negribu, ka man vajag šai konsolei kaut kādu speciālo vādu, kuru var pazaudēt, saplēst. Es gribu visparastāko RCA vadu, ar tiem parastajiem banānu spraudņiem. Un attiecīgi viņi ņem no šejienes video un zemi, un tad velk uz to platīti. Bet skaties, šitas pirmais vats jau ir video. Un 3. vats ir skaņa. Tas, ko es darīšu, es šeit, šajai platei, nogriezīšu vispār tālāk izeju uz to video. Es negribu, ka bez šī vada ir vēl kādi vadi, kas iet no šīs plates uz šo plati. Attiecīgi, šeit video vada galā es pielodēšos un palaidīšu pa taisno štepseļiem. Bet ja es gribu tos RCA spraudņus, tie ir šitie te parastie spraudnīši, man diemžēl nav viņi krāsaini, būs audio melni, tad man viņi kaut kā šajā platē ir jāiebūvē. Un vēl neraža ir tajā, ka man ir tikai 2 tādi. Vismaz kādreiz bija 2, un tagad jau izskatās, ka ir 1, jo otrs ir... man viss pazūd. Bet gan es viņu ar laiku atradīšu. Bet es atstāšu arī šo oriģinālo ar šo te kastīti. Šis viss tiks atslēgts. Viss šitā te daļa, kas veidoja oriģinālo video signālu tādēļ, ka viņa var radīt traucējumus. Te ir spoles, te ir radiofrekvences, nafīgi, nevajag, lai tas viss slēdzās iekšā. Un otrkārt, skaties, šitā te kastīte, viņa ir arī tā kā radiators, rekords sprieguma regulētājs, un viņš skrūvēs pie tās kastītes. Tāpēc to kastīti es atstāšu, bet man ir šeit jāiedabūn šie spraudņi, un tāpēc man būs, man liekas, neizbēgami jāurbj šeit caurumi. Un kāpēc es saku jāurbj? Jo ar kaut kādu dremeļu ripu, man tas caurums tad man būs, nezinu, pusplates garumā.
Mazākais urbītis, ko es atradu, man ir šāds, un viņš jau bezmaz ir tāds. Es izurpšu kāds 3-4 caurums un būs labi. Es zaļiešu tos caurumus vienu šeit un šeit, jo man 2 vajag, un otram štepselim šeit. Un kāpēc nevis simetriski? Tāpēc, ka korpusā bija tādi slēdzīši, un tur jau ir caurumi priekš viņiem. Un ja man jāurbj platāk tie caurumi priekš tiem RCA konektoriem, tad es labāk tos esošos caurumus čakarēju. Jā, nebūs smuki, nebūs simetriski, bet būs labāk nekā tādi tukši 4 stūri pēc tam tur korpusā. Redz, un tāpēc es zāģēju no apakšas, ka es jau nevaru izzāģēt tādu smalku, man uzreiz sanāk milzīga strīpa. Tā viss iztad putekļos, viss ir pretīgi. Problēma, kāpēc es neurbu beigās, bija tāda, ka es tik maz urbīti. Man nav iekārts, kurā var ieskrūvēt tik tie urbīti. Manā dremelī vajag resnākus. Tā, smuki nav, bet labi arī nav. Ok, tad kā tas beigās izskatās? Nekā neizskatās, nevar jau rokā noturēt. Šitās sānu kājas man vai es viņas nogriezīšu, vai pielodēšu kaut kur uz pašas plates. Zin? Un šeit man būs jāizgriež un jāieliek vēl viens. Tas ir diezgan forši, bet man noteikti ir jāizgriež šeit ārā tāds 4 stūris. Tarā! Otru pusi labprātāk nerādītu. Nē. Tātad es paliku pie tā, ka rekur ir 5 volti, kurus es dabūju te kaut kur. Zeme apakšā es dabūju, kaut kur arī apakšā. Un tas video signāls. Es izdarīju tā, ka es palaidu video signālu uz šo galējo kabeli, un to oriģinālo video signālu es atstāju, lai viņš tur ir, jo viņš tiek nogriezts aiz tā kabeļa. Bet šeit, kur ir šleife, es saprotu, ka jūs neredzat, es vienkārši tā stāstu. Kur ir 3. kabelis, pa viņu iet audio, un tas audio aiziet uz te kaut kādu tur čipu, tas tajā vietā ir pārgriezts. Es vienkārši pārgriezu pušu, neredzēsiet, te ir, varbūt var redzēt, kaut kas ir kasīts. Un kāpēc es pārgriezu to audio? Tāpēc, ka pareizi esot modojot, nezinu, cilvēki saka, ņemt no kartridža porta 46. pina un te likt kondensatoru un pēc tam laist uz tiem audio kabeļiem. Bet es gribēju, lai man visi signāli iet pa šo locīgo kabeli, tāpēc es no tā 46. pina palaidu uz 3. vadu, kas ir audio kabels, un tāpēc es pārgriezu viņu otrā pusē. Savukārt šeit barošanas pusē man dabīgi, pēc tam, kad es izravēju tur kaut kādas detaļas, man dabīgi palika 2 tie atvērti caurumi tajā platē. Es viņus atdalīju vienu no otru un tur ieliku to kondensatoru. Viņi saka, ka jāliek pēc audio signāla 220 mikrofarādu kondensators. Tas visos fórumos, visos tutoriāļos tā rakstīts. Un tad es palaidu no šejienes pēc tā kondensatora vienu signālu uz vienu šo te štepseli un otru uz otru. Un kāpēc viens un tas pats signāls? Tāpēc, ka jūs noteikti zinat un atceraties, ka Famicoms un visi Nesi un Žilitoni, viņi ir monokonsoles. Bet es gribu, lai man televizoram skan abas stumbas. Jā, nekas, viņš skanēs viens un tas pats, bet es gribu, lai viņš skan. Un plus vēl dažādos fórumos bija teikts, un tajā čipiņa kitā iekšā nāca 2 šādi te mazi kondensatori, kas ir decoupling. Īsāk sakot, viņi attīra signālu. It kā būšot labāk, nebūšot svītras uz ekrāna. Bet pa lielam viss ir pabeigts. Normāls čakars uz vairākām stundām un viss ir šausmīgi nocūkots. Bet tas nav viss. Man vēl jāur caurumu konsolē un konsoli jāsaliek kopā. Bet pirms tam es gribu pārbaudīt, vai šis viss strādā. Vai te bija miljons vietu, kur kļūdīties. Tā, bildes nav. Nav bildes. Skatāmies. Mega krūtais ekranētais vads. Par cik viņš nāca līdzi, izdomāja izmantot. Un ekrānu es sazemēju. Ekrāns ir tāda ārējā čauliņa. Redz šo vadu. Šis te ir zemējums un šis ir pats vads. Šis zemējums bija iemačkāts. Viņš skārās klāt, īsāk sakot, viss video signāls bija sazemēts.
Jā, ciemidiots. Nu labi. Un labākajās YouTube tradīcijās es ieslēdzu pārbaudīju, protams, viss strādā. Un tagad skatieties, pirmo reizi ar pirmo mēģinājumu. Attēls ir rītīgi smuks. Es nevaru neko pārslēgt, pults nav pievienotas, bet attēls ir reāli labs. Tiešām nav nekādu vertikālo svītru. Jā, es abas tūmas nesu iespraudzis. Bet ir problēma, mods galīgi nav pabeigts. Skaties. Šis ir normāls, šis ļurkājās. Tas nozīmē, ka viņi izlauzīs. Man ir jānostiprina šitie štrunti. Viņi nevar vienkārši izrādās nedara. Viņi tikai uz tām kājām turēties. Neredzēju, pastāst, cik viņš ir ļengans. Šits ir normāls, bet šits ir ļengans. Nedara. Rītīgi forši sanāca. Es izzāģēju šeit tādas gropes, un tagad sanāk, ka šie te porti, viņi balstās pret to metāla kastīti. Varētu izlikties, ka ir nākošā diena, bet patiesībā ir kaut kāda nedēļa, kopš es to štruntu laboju, un viss ir totāli slikti. Pirmkārt, atpakaļ uz pirmo soli. Izlūž šis stūrītis, un šis arī neizskatās pārāk labi. Labi, tā aizmugure ir forša, bet problēma ir tāda, man šķiet, ka šie korpusi, un šobrīd es totāli murgoju, man liekas, ka viņi saraujās. Viņš tik nenormāli cieši pieguļ pamatnē, viņš tādā profilā ieguļās, ka uz viņu ir tāds spiediens, ka tikko kaut kas trauslāks, tas uzreiz lūst. Es, kad saliku komponentus, viss iekšā konsolē, viss forši, viss normāli. Kā es uzliku to apakšējo korpusu, tās malas vienkārši, un nevis viņām spiediens no apakšas, bet viņas no sāniem izlauz ārā. Tajā brīdī, kad es pievilku korpusu skrūvis, es baigi nepārdzīvošu, lai gan laiks ir izcūkots, krāsa ir izcūkota un tā tālāk. Bet es vairs necentīšos šo stūrišu kaut kā kausēt, aiztaisīt, līmēt, kaut kādiem tur epoksīdiem, kaut ko slīpēt. Tāpēc, ka tas būs, pat ja es viņu salabošu, viņš vienkārši pārceļ to spiedienu uz citu vietu. Un šī ir man galā tāda rītīgā darba stācija. Es viņu mēta, viņam būs smaga dzīve. Attiecīgi tas, ko es izdarīšu, es vienkārši smuki izzāģēšu, lai te nav tāds nolausts, bet noslīpēšu tā, lai viņš tāda smuka kantīte. Un otrais, es ar to urbi vairs neķēmošos, tāpēc, ka tas urbis it kā ir forši, bet viņš šausmīgi daudz visur atstāja tādas mazas plasmas skaidas, un attiecīgi tev viņas visur jāvāc. Un man tos caurumus nevajag lielākus, man vajag tikai drusiņ augšpusē, apakšpuse der, augšpusē paplašināt viņus, jo grūti tie štepseļi iet iekšā. Bet zini kā, tas viss ir korpus, tas viss ir kosmetika, tas ir štruns, paskaties uz šito neražu. Klausies. Un jebkurš normāls cilvēks pateiks, ka šī problēma ir tāpēc, ka kaut kur skaņa, kaut ko atkal uz īso, kaut kur zeme, vispār nē. Es jau zinu problēmai cēloni, un viņš ir rīktīgi dīvains. Viņš rūc tāpēc, ka ir piesprausta pirmā pults. Un varētu prasīt, kāds sakars pultī ar skaņu? Oriģinālajam Famicomam pultī ir mikrofons iekšā pirmajā. Skaties, viņam pat ir skaļuma poga, kas ir tāda diezgan kraukšķīga. Potenciometrs pultī. Jā, un varētu prasīt, samai pults vietām, piespraut pirmo, pamēģini. Nē, viņam, redzēji, es nezinu, vai var redzēt, bet šis štepselīts pirmajai pultī, viņš nedara otrajai. Es tikko iedomājos, otrajai pultī nav zilā vadiņa. Ja es zilo vadiņu izņemtu no... Es neņemšu, es paņemšu to pultu un iztīrīšu un pastīšos, kas viņā ir par problēmu. Es te tikko laboju tādu skaņas pastiprinātāju, kurš dūca, un tam bija problēma ar kondensātoru. Bet tu vari visu mūžu vākt kondensātors un reizēm uzrauties tādiem, kāda tev nav. 50 volti, kas ir štruns, te nav nekāda 50 volti, bet 0,33 mikrofarādi. Man nav nekā pat tuvu. Man mazākais bija 4,7. Es esmu pamatīgi pārsteigts. Es iepriekš runājot neapzināti kļūdījos.
Es tiešām domāju, ka skaļrunis, mikrofons ir Famicom pirmajā pultī, bet man pašam Famicoms nekad nav bijis. Un, attiecīgi, es esmu remontējis un es esmu taisījis priekš citiem, bet man savs nav bijis. Tāpēc es nezināju, mikrofons ir otrajā pultī, un tā ar mazāk kājiņām, tā ir pirmā pults. Un es to uzzināju, tāpēc, ka es biju šo piespraucis un sāku mēģināt spēlēt, un pēkšņi konstatēju, ka man nav starta pogas, spēli palaist nevaru. Beigās es ieliku 47 mikrofarādu kondensatoru un novīlēju kājiņas, ar smilšpapīru notīrīju kājiņas šim te skaļuma regulētājiem. Nekādas dūkoņas nav, bet tūlīt beigsies tā melodija. Es ieslēdzu skaļumu, dūkoņi parādās, bet tagad viņi parādās, tāpēc, ka kondensators ir par stipru, bet klausies uzmanīgi. Tas man liekas riktīgi interesanti. Es pieliku mikrofonu pie televizora. Viņš ir patiešo saistīts ar televizoru, tas mikrofons. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Exterminate. Viņš šobrīd ir bišķi pajūtīgu, un dūkoņi pazūd, tāpēc, ka es viņu izslēdzu. Smieklīgi, pusdzīva konsolēm ņemos un nezināju štādu. Man liekas nenormāli forši. Tad beigās tie vadi, viņi diezgan brīvi tur iet iekšā. Baigi simetriskie tie caurumi nav, bet nekas. Tad rekura rezultāts. Redzi to stūri, es vienkārši novīlēju, lai viņš tāds paliek. Sāns ir tā kā spīdīgs un nokrāsots. Šido stūri es speciāli nolauzu, jo es negribēju pārsteigums un arī novīlēju. Un tie audio video porti šādi. Es nezinu, šis bišķiņ šķībi, bet toties viņi tur stipri turās. Tas ir viss. Es video nesaukšu kā konsoles nesaremonts, jo konsole strādā, otrkārt viņa ir veiksmīgi modificēta un viņa viscaur funkcionāli. Protams, es nekad vairs neiespirkšu kaut kādiem tur korpusu remontiem, tas vienkārši izskatās nav to vērts. Ja viņš ir trausls un viņš lūz, tad viņš lūzīs. Es pat neesmu pārliecināts, ka viņš lūz tajās vietās, kur es biju lodējis, bet iespējams pēc tam, bet plasmas paliek trausla. Nav vērts dzīvi pa īsi, lai pildītu šampiņons. Un dienas beigās, ja tev šausmīgi gribās, šos korpusus var nopirkt atsevišķi jaunus. Tikai es nezinu, kāpēc viņi visu laiku ražot caurspīdīgus. Man nepatīk caurspīdīgi. Bet viena diezgan svarīga lieta es neesmu izdarījis. Šidāds man vairs nav. Šidāds man arī vairs nav. Bet šidāds man ir. Interesanti, jūs dzirdēsiet, kā skan, ja vienas tumbas nav. Iespraužu atpakaļ un tagad izraušu otru. Tos vadus izvilkt uz abām tumbām pilnīgi noteikti ir vērts. Baigā atšķirība. Bet gan viss. Čau!